Brūvēt alu vai kādu stiprāku dzērienu agrāk laukos bijusi katra īsta saimnieka cienīga nodarbe. Slutišķu sādžā dzīvo alus darītāji Urbāni vairākās paaudzēs. Viņu amata prasmes pārņēmis un turpina mazdēls Romualds, kurš šo procesu krietni modernizējis un izveidojis vectēva sētā nelielu alus darītavu. No mazām dienām viņš vērojis, kā vectēvs Staņislavs un vēlāk tēvs Valfrīds brūvējis alu. Vectēvs pats pie mājas Markova takas pakājē audzējis graudus un gatavojas iesalu. Есть тропа Маркова. Опять же, история такова, что дед рассказывал отцу, да, что сам Марков по этой тропе спускался к нам сюда, заходил, пробовал пиво. Но пиво было крепкое, естественно. Пока дегустировали, сам Марков уставал, вот как бы сидели они под колодцем, отдохнут, а потом Марков уже уходил назад домой по той же tropē. Romualds nolēma turpināt savu seņķu arodu. Pirmo alu brūvējs Spainī savā virtuvē. Ļāvies eksperimentiem, līdz sapratis, ka šī nodarbe viņu patiesi aizrauj. Как бы вроде что-то получилось, купил ведро получше, уже подороже, да, в нем сварил, еще лучше получилось, потом купил маленькую пиварню на 50 литров, да, и вот получалось, скажем так, лучше, на мой взгляд, на взгляд друзей, скажем, да. Romualds smēlies pieredzi pie citiem Latgales alus darītājiem. Ar padomiem palīdzējusi alus darītāju Gekišu saime Krāslavas novadā. Pamazām nobrieda doma pašām veidot savu nelielu alus darītavu. Uzņēmējs uzrakstīja projektu partnerībai kaimiņi, izklāstīja ideju, ka vēlas šo alus darītavu veidot tieši Slutišķos, no kurienes nāk viņa seņči. Alus darītavas izveidē ieguldīti vismaz 80 000 eiro. Saņēmis lauku atbalsta dienesta finansējumu iekārtu iegādē, ieguldījis arī savus līdzekļus. Pats saviem spēkiem izremontējis un iekārtojis telpas vecajā kūtiņā. Да, и вот от этой идеи прошло буквально 2 года, и вот здесь вот уже, скажем, такой объем побольше. Своя экзотика есть, да, в хлеву сделать пивоварню. Это, как бы даже вот турист идет, и я вот маленькую экскурсию провожу, говорю, вот здесь вот цуценс, там коровка, здесь дрова были, как бы, да, есть какой-то свой цимус в этом деле, да, что надо было сделать, чтобы это соответствовало и требованиям всем, и ПВД, и электричество, и разрешение. И тут я говорю, что очень большой путь, очень. Savu uzņēmumu Topkraft Romualds izveidojis pirms 2 gadiem, bet šogad saņēmis licenci un sācis ražošanu. Sezonas laikā izbrūvējis 4 tonnas alus. Produkciju realizē izbraukuma tirciņos un dažādās kafejnīcās Daugavpilī. Uzsācis sadarbību arī ar kādu bāru Rīgā. Nākamgad uzņēmējs plāno iziet uz lielākiem apjomiem un ražot līdz 10 tonnām. Slutišķu alus darītavā top vairāku šķirņu alus dažādām gaumēm, gan 3 veidu gaišais alus, gan tumšais un kviešu alus. Tas ir dzīves nefiltrēts alus, tāpēc glabāšanas laiks nav ļoti ilgs. Iesalu iepērk pie Latvijas ražotājiem, bet trauks un apiņi nāk no kaimiņu valsts Lietuvas. Visai продукцией pamatā ir klasiskā alus recepte. У меня целая книга своих, скажем, рецептов, то, что я пробовал это, опять же, знакомым. Но все-таки мы приходим к тому, что основной потребитель – это легкая, светлая, основная масса вот любит. И свой рецепт, да, это будет уже в следующем сезоне, мы будем уже, скажем так, вот конкретно это вот слутишская, особая, скажем, можно назвать, да, будущий сезон покажет. Uzņēmējs plāno nelielos apjomos ražot alu arī ziemas mēnešos, bet tuvāk pavasarim sāks jauno sezonu un cer izbrūvēt savu īpašo alu uz Augšdaugavas festivālu. Paralēli alus darītavai Romualds īsteno arī citu projektu. Šogad ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālo atbalstu piesaistījis certificētu speciālistu, arhitektu un restaurācijas vecmeistaru Pēteri Blūmu, kurš veica visu ēku apsekošanu.
Romualds iecerējis sakārtot savu senču mājas, ar kurām saistās skaistākās bērnības atmiņas. Ar laiku viņš sapņota ierīkot nelielu veikalu, kur turisti varēs iegādāties un nodegustēt produkciju, kā arī dzirdēt viņa dzimtas vairāk nekā 100 gadus seno vēsturi.